Vēl varbūt priekš taupīgiem cilvēkiem neliela informācija. No nākamā gada autobraucējiem dažiem pakalpojumiem mainās cena. Tehniskā apskata būšot nedaudz dārgāk, jo tur jauni datori jāpērk. Tagad mums pārbaudīs ABS sistēmas un elektroniskās stabilitātes sistēmas, un tam vajadzīgi visādi vērķi un daikti, ar ko to izdarīt, tāpēc apskata būs dārgāk. Nedomāju, ka tas ir šausmīgi dārgi, bet kaut kādi 2,98 eiro plus PVN klāt pie apskates cenas. Dažas pilas benzīna. Un tāpat arī tiem, kas tikai nākamgad kļūs par autovadītājiem, eksāmens arī būs nedaudz dārgāks. Par 7,8 eiro plus PVN dārgāks eksāmens, jo jābrauc būs ilgāk. Tātad vairāk benzīna, vairāk tērēs mašīna, ilgāk strādā instruktors, skaidrs, ka nedaudz dārgāk. Bet tā kā būsim taupīgi, brauksim prātīgi un visvairāk braucot ir ietaupīt, ja nebrauc. Ietaupās benzīns un laiks. Uzredz!